Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana ietvaros Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija īsteno apjomīgu darbinieku psiholoģisku atbalstu jeb supervīzijas programmu. Ņemot vērā mūsu klientu īpašās vajadzības un status, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbinieku darbs ir saistīts ar pastāvīgu psiholoģisku slodzi. Mūsu klientiem ir nepieciešama īpaša uzmanība un attieksme. Pastāvīgi psiholoģiskas spriedzes apstākļos ir gadījumi, kad darbinieki izdeg, no kā savukārt cieši saskarsmes un komunikācijas kvalitāte ar klientu. Īstenojot šo supervīzijas programmu, esmu pārliecināts, uzlabosies mūsu darbinieku psiholoģiskais komforts darbvietā, zināšanas, kā pārvarēt problēmu situācijas saskarsmē ar klientiem un līdz ar to uzlabosies klienta apkalpošanas kvalitāte. Supervīzijas tiek īstenotas divos formātos. Kā grupas supervīzija, piedaloties 2 supervizoriem un 5 līdz 11 DEAK darbiniekiem, vai kā individuālā supervīzija, piedaloties 1 supervizoram un 1 DEAK darbiniekam. Vairākkārtējās darba sesijās konsultatīvais un psiholoģiskais atbalsts tiks sniegts 138 DEAK darbiniekiem, kas ikdienā tiekas un komunicē ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī veic invaliditātes ekspertīzi. Darbiniekiem būs iespējas praktiski analizēt konkrētus individuālus gadījumus, problēmu situācijas darbā ar klientiem un dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem, kā arī apgūt jaunas metodes un pieejas darbā ar klientu ar funkcionāliem traucējumiem. Visā Latvijā ar DEAK darbiniekiem strādā 30 īpaši apmācīti speciālisti, supervizori, kas ieguvuši kvalifikāciju un pieredzi supervīzijā, psiholoģijā, psihoterapijā vai medicīnā.